ķermenis kā risinājums jebkurai problēmai vai situācijai. Jā, šo te es pielietoju gan attiecībā pati uz sevi, risinot caur dažādām ķermeņa praksēm, zinot paroles tajā, gan arī piedāvāju, protams, un nodot tālāk saviem klientiem un studentiem. Un šeit vienu lietu es gribu parādīt tagad arī plašajai sociālo tīklu telpai no mūsu šīs dienas online nodarbības klubā. Pēc tam, kā ir izdarīti dažādi limfas aktivizēšanas kompleksi, jūs taču zinat, ja tādus, nezināt, mums ir daudz. Var gan apļojamie locītavu, jā, gan šādā veidā pumpējamie, stimulējamie. Limfa pati nekad nekustēsies, limfa ir jākustina. Vienīgais veids ar kustībā. Visvienkāršāko, ko var darīt, ir, kas arī ir efektīvi, ir ar papēdīšiem sist, jā, zināmu laiku. Un pēc tam mēs ņemam varamo sāli, ieberam bļodā, tādā, kurā būtu mūsu kājas izmērs, arī man ļoti labi der, un pastāvam vārāmās sāls. Tātad limfa. Mani draugi dakteri saka, kādreiz arī nodarbībās es teicu, palīdz paskaidrot pārējiem. Limfa izvada veco zaptini organisma, jā, fizisko, un tur ir vēl viena tāda lieta, ko teikšu es, kas ir tilts starp seno zināšanu un mūsdienu kontekstu visu, kas notiek. Viņa nav gan tik ļoti mūsdienīga, teiksim, viņa ir mūsdienīga, bet viņa ir pirms 100 gadiem radies termins imperials. Tās ir tādas psihiskās indes, kas nosēžas ķermenī. Viņas laboratorijā neviens nepateiks, bet mēs viņas jūtam, tās ir, teiksim, nevis rada, bet kas paliek pēc tām psihosomātiskām problēmām, jā, kur ķermenī iesēžās arī tas, es ar to strādāju. Sakot pavisam īsi, sāls, ja mēs pastāvēsim 5-10 minūtes, palīdzēs visu šito te absorbēt. Īpaši, ja to dara regulāri, disciplīnai ir un regularitātei ir spēks. Tāpat kā pārējās vienkāršās lietas, elpošana, saules gaisma, ūdens, vienkāršā vārāmā sāls, vienkāršā lieta satur sevī milzīgi daudz iespēju. Tā ir metafiziska lieta. Kristāls, informācijas nesējs, informācijas absorbētājs un tā tālāk. Šitajos Armagedona laikos novēlu iesaku, ja jūs šitik tālu noskatījāties un neaizskrūlējāt tālāk, tad es iedrošinu jūs pamēģināt. Jā, būs jēga šīm 3 minūtēm no jūsu dzīves, ko jūs veltījāt man, par ko paldies. Un, protams, jā, vienmēr laipni atnākt arī par konkrēti jums lietām, vai nu individuāli, vai nu mūsu brīnišķīgajās nelielu grupu nodarbībās.